Liels kungs māca suni runāt. Vienam kungam bija sunītis vārdā Bobītis. Un kungs vienmēr teica, ir gan man tā Bobīta gudra, viss man viens zina, tikai runāt nemāk. Vienu dienu sulainis to izdzirds un teicis, jā, liels kungs, es zinu tādu vīru, kas var suņus iemācīt runāt. Kungs bijis ļoti priecīgs un prasīs, bet ekšs, cik ilgu laiku viņš to Bobīti iemācīs runāt. Nu, kādus pāri mēnešus Bobītim vajadzēs mācīties. Maksa 200 rubļi par mēnesi. Kungs bijis ar mieru. Viņš iedevis sulainim 400 rubļu un pavēlējis vest Bobīti pie skolotāja. Sulainis paņēmis Bobīti un aizgājis. Aizgājis labi tālu no muižas, viņš nositis Bobīti, apredzis zemē un nācis atpakaļ. Muižā paziņojis kungam, ka aizvedis Bobīti mācībā. Pēc 3 mēnešiem braucis ar karieti Bobītim pakaļ. Atgriezies atpakaļ, stāstījis kungam, ka Bobītis runājot tīri labi, bet būšot vēl 1 mēnesis jāmācās. Kungs iemaksājis vēl 200 rubļu. Pēc 1 mēneša sulainis braucis galīgi Bobītim pakaļ. Atgriezies muižā tīri nošļucis un stāstījis, ka Bobītis esot pavisam labi runājis un ceļā devis tik saprātīgas atbildes uz jautājumiem, ka brīnums, bet kad suns piepeši ieprasījies, vai liels kungs vēl ar ķēkšu knakstoties, tad viņam uznākušas dusmas un viņš Bobīti nositis. Viņš nu gan esot vainīgs, bet lai liels kungs par viņu apžēlojoties. Liels kungs to uzslavējis, iedevis vēl 50 rubļu un teicis, tas labi, ka tu to dranki ir nositis. Ja nu šito cēmā dabūtu zināt, kas tad būtu, tad draņķis un varētu visu mūžu sajaukt.